Raidījums tapis sadarbībā ar Motofavorīts un Statoil jaunā degviela Miles aizved tevi tālāk. Čau visiem! Aprīlis ir izstāžu mēnesis, un mēs aplūkosim divas izstādes. Nav jau mums tā šausmīgi liela tā valsts, un pa motociklu izstādēm, ja mēs runājam, tad tās izstādes arī nav tādas milzīgas. Bet ir, un divas mums ir bijušas. Viena mazākas Konto hālē, otra Ķīpselā. Izstādes Konto hālē, jāsaka godīgi, tā nebija izstāde. Bija sastumti pāri stendi, tiešām cilvēki bija centušies, bet, lai runātu par izstādi, tomēr ir jābūt gan plānojumam, gan jābūt pieaicināto pārstāvju daudzumam. Šī gadījumā tas jauks futbola laukums ar dažiem motocikliem, bet, tā kā tā ir pirmā izstāde šī sezonā, tad mēs tai tomēr pievērsām uzmanību. Kas vēl ir tas, ko jūs tad uzlabojat tā, lai jūs būtu ātrākie? Vairāk ir tāda problēma, ka mēs katru gadu pārbūvējam un liekam kaut ko klāt sakarā ar finansēm. Jo pa vienu gadu tu neko nevar uztaisīt uzreiz, jo Latvijā grūti ir atrast sponsors un tā tālāk. Un esam sapratuši, ka konkurenti kaut kādu BMW motociklu ir grūti. Mēs domājam, ka jāsamaina jāieliek sports smadzenes motociklam. Jāparbūvē visa elektronika, lai nebūtu nekāda pagrieziena, jau liekie visi, pilnīgi visa elektronika izgriezt, lai viņš tikai dod aizdedz. Pārējie motocikli pagaidām ir būvēšanas stadijā. Manējais motocikls ir Vācijas rūpnīcas, Yamaha rūpnīcā pārbūvējās. Gaidīšu absolūti, ka aprīļa vidū jau būs atpakaļ un braukšu jau. Skatīšos, ko viņi man uztaisīja manam motocikliem. Tad nedaudz par pasākumiem. Protams, pats galvenais pasākums ir 27. aprīlī. Jā. Cienījamie skatītāji. Ārzemju tieši motobraucēji pie mums īrē trases, tad saucam trekdejiem. Kad novācās tātad zinām motobraucēju kopa vai klubiņš, un īrē trasi ar visiem tiesnešiem, ar visu aprīkojumu, kas sarīkots jau vienkārši tāds trekdējs. Tieši vienu nedēļu, svētdienas rītā, agri 9:00, mēs atnācām uz izstādi, kas vēl joprojām bija cieta, lai varētu normāli uzfilmēt, tā, lai būtu tīrs skats uz dzīvi. Un mēs uzzināsim šodien par to, kas tad moto izstādē Latvijā aktuāls 2013. gadā. Ja es pareizi saprotu, tad KTM šī brīdī ir aizgājis to ceļu, kas saucās tuvāk tautai. Ja? Vairāk nav tas Parīzes Dakārs, šaurais beņķis un sportiskā sēdēšana, bet vairāk tā ir tādam ceļojumam, lai būtu ērtāk, lai tu ilgāk varētu nobraukt. Jā, taisnība. Adventure modelīts, kas ir vēl tuvāk ceļošanai, ja? Šis varbūt ir kaut kur palicis pa vidu starp to offroadu un to ceļojumu. Arī šo modeli mēs varam diezgan tomēr pārveidot, un kurš būs arī turpatās, kur bija iepriekšējie modeļi tajā offroad segmentā. Tas jaunais Adventure, es arī atceros, kā to veco, ka brauc. Es neuzskatu, ka es būtu ļoti garš, bet arī kaut ļoti īsi. 1,90 m man ir augums, bet tā kā es braucu ar to mocis, tā jūt, laikam tā kā man vai bišķi lielākam. Ja vienmēr, kad tu apstājies, tad bišķi pirsgalos. Šodien jau tas Adventure ir nosēdināts zemāk, pieejamāks arī. Vecajam modelim jau dabījām sēdināt viņu nedaudz zemāk, bet šie jaunie ir vēl zemāk, jā. Adventure parastajam modelītim ir iespēja arī regulēt sēdekli divos augstumos. Šim modelim ne, tam modelim tas ir vēl tuvāk ceļošanai, vēl ērtāks plašākai publikai. Kurš ir tas modelis, kas ir, jūs sakat, tas mums ir top zvaigznes? Neslēpsim, protams, motokrosa līniju, viennozīmīgi. Jo, ja mēs apskatāmies, kas notiek visos līmeņos motokrosā, sāksim no paša augstākā no pasaules, tad arī Amerika un Eiropa, KTM dominē. Mēs atrodamies Hondas standā. Viens no lielākajiem standiem visos gados ir bijis izstādē. Jāsaka paldies, ka tomēr tādā spektrā ir iespējams apskatīt. Ir divi lieli jaunumi. Tad viens ir Honda CB 1100, tāds klasiskais uztaisītais. Lielais Goldwings, ar kur mēs ceļojam, tas tāds spaceship, zvaigžņu kari. Tad ir tāda mazāka zvaigžņu kara versija, šobrīd F6B. Mēs redzam, ka ir apcirstāks, tā kā gandrīz vai čopers. Tad varbūt dažos vārdos par to, kas ir šis jaunais F6B. Tātad, principā, kā jūs redzat arī to līdzību ar Goldwingu, tas ir tas pats zinājums, tā pati transmisija, nedaudz zemāks smaguma centrs, zemāks sēdekļa augstums, mazāks svars un arī nedaudz pieejamāka cena līdz ar to. Kā jūs paši domājat, tas jums būs tās bestsellers šodien? Es domāju, ka arī viņš iegūs ar laiku tādu pašu cieņu un statusu kā lielais Goldwings.
motocikls kāds tāds, es domāju, brīnišķīgs arī tāda odziņa touringa dārziņā, ja? Šogad ir pienākus klāt. Jaunais ar veco. Nu, es tā kā ienācu izstādē, man likās, to es zināju, ka ražos, ja, ka tad ir iznācis. Un es tā skatījos un es domāju, nu, kurā brīdī ta šito es sākušu ražot. Izrādās tā ir vakardien ar šodien. Tagad tas jaunais blakus stāv. Nu, man vienmēr ir bijis tā jocīgi skatīties uz to, ka tiek ražots ar dizainu tāds, kāds jau kādreiz varbūt ir bijis ar modernām līnijām. Vai jūs redzat arī kādu interesi par to, vai cilvēkiem tā iekāpšana vakardienā caur šodienu patīk? Jā, interese ir ļoti liela, tāpēc, kad daudzi no braucējiem ir braukuši savā laikā ar Jālu, ar Rīžu, ar citiem tādu tipu motocikliem. Un, kā jums pasaka, šis ir īsts motocikls. Ja man būtu lēmts, es tā varētu brīvi iegādāties motociklus pa labi, pa kreisi, tad tāds ikdienas braucamais, ar kuru es vienkārši brauktu pa pilsētu, ap pilsētu, un kurš neprasa nekādas sarežģītas, iemaņas, tas ir šis klasiskais motocikls. Ja? Vienkārši saprotams, braucams. Lielākais jaunums, kas ir šeit fiziski skatāms, ir šis side-by-side automobīls. Tas ir tas, kas ir sporta klases automobīls. Viņš vairāk ir tā kā sporta bagijs. Ir interesanti tāda lieta, kad ir... Tas ir tas, ko brauc arī tādos mačos tur pa tiem karstajiem tūkstnešiem. Jā, karstajiem tūkstnešiem var braukt pa bezceļu pie mums, rallija reidos var izmantot. Es tā saprotu, ka mēs vienā jaukā dienā šito iedzīsim arī. Tāds ritīgs Latvijas ceļa automobīls, ne? 2013. Latvijas ceļš 2013. Jā, piemērotāk. Ir, jā. Mocis vai automobīls? Kas tas ir? Vairāk jau automobīls, bet pēc klasifikācijas kvadrocikls. Visa braukšana jau ir tā kā automobīli un tāds, bet viņš ir kvadrocikls, skaitās blakus sēžamais. Jauda ir diezgan spēcīga. Mēs ar viņu izgāzīsim tā, ritīgi pa tiem mūsu tūkstnešiem. Noteikti būs testa brauciens. Jā? Jā. Viņš jums apsolīja. Mēs jau jums ziemā rādījām, kā tapa šis, jūs paši redzējāt, no rāmi sākot, tad pielasījām motoru, riteņus, vispār jau. Šeit izstādē mēs rādām, cik tālu ir tapis un kā top šāds būvēts motocikls. Varbūt tad, jau ir iegūs aprises, ir nokrāsots, ir salikts detaļas iekšā, saprot, laikam arī tā kā rūts, jā? Jā, ir tā, ka, te mēs redzam nav bākas un spārnu, tad spārniem vēl tiek likt virsū tā aerogrāfija, tas ilgākais laiks, un tad tur ir precīzi kaut ko vajag, mums būs tās pilsētu ģērboņi, jā, tad tā ir tā precīzā lieta, tas, kas ir viss bija jākrāso, tas ir nokrāsots, ja tur tas krāsojums ir interesants, mums mākslinieks ir. Tagad jauns mākslinieks, ir mākslinieks ir centies, taisīs, mēs varam redzēt. Zini, kas ir, es vakar arī, vakar bija izstādes laikā, ienācis un runājos ar cilvēkiem, un daudz man teica tā, tie būvētie, tie jau nav braukšanai. Tad es arī tev jautāju, kas ir šitais, būs braukšanai vai ne? Jā, šis tiešām būs braukšanai, mēs taisam tādu motociklu, kurš būtu braucams, arī tādu tālāku gabalu, bet gan viņš būs vienvietīgs, tur varēs braukt viens, te nebūs somas, te nevarēs neko ielikt, bet viņš būs normāls braucams motocikls. Un viņš īstenībā arī atbildīs visiem tiem parametriem. Visām drošības prasībām? Jā, tad ir viss, un arī tas, ka viņš ies arī tehnisko apskati. Viņam būs gan redzes tā lampa, ir speciāli nevis tāda, kādas mēs gribam, bet lai būtu ar e-marķējumu, aizmugurē tad stops būs ar marķējumu, tad numurzīmes, numuru apgaismojums, viss būs marķēts. Tā kā mēs taisam tādu motociklu, mēs gribam parādīt, ka var uztaisīt un arī piereģistrēt un arī vispārējo. Šis motocikls ir tas pirmais eksperiments, ko mēs kopīgi ar CSDD darām. Tad mēs esam spēruši ļoti lielu soli gan no mūsu puses, gan no otras puses, tātad CSDD, ka mēs sēžam pie galda un runājam, kā to visu izdarīt. Ja? Nākošā gadā nebūs tas, ka Lietuvā var un Igaunijā var, kad es domāju, ka nākošā gadā Leiš runās, ka Latvijā viss ir, Latvijā viss var izdarīt. Tu tiešām tici, ka lietuvieši brauks ar Latvijas numuriem? Kāpēc ne? Kāpēc nē? Teiksim, ja mēs visu kārtīgi sakārtosim, tad tas ir iespējams. Bija doma
šogad plaši svinēt Imanta Ziedoņa dzimšanas dienu, jubileju. Imanta Ziedoņa motociklam gājuši daudz cauri, vismaz mana paudze, tava paudze. Pieminēja Imanta Ziedoņa motociklu. Ir aizgājis kaut kā tautās, ka tā ir tā sarkanā smukā apaļā jāva. Arī tā grāmata fotoalbums, kas ir iznācis ar motociklu apkārt Latvijai, par tām vietām, kur braucis ir Imants Ziedonis. Tur jau figurē, bet tas izrādās kā vienmēr stāstā leģenda. Tā nav taisnība. Tā nav taisnība, nē. Te ir Imanta Ziedoņa motocikls Iž 56. Arī šeit viņš ir izstādīts. Jā, šī versija ir melnā. Tātad Imants Ziedonis brauc ar Iž 56. Un no Iž 56 skaņas un smakas radās šis dzejas rindas. Tieši tā kā Imants Ziedonis un šie motocikli. Un mēs to izstādi mēģinājām salikt Ziedoņa laika motocikli. Un kā tu prasīji par tēmām, jā, loģika tajā visā ir ļoti nopietna loģika, jā. Tātad šī rinda sākās ar visvecāko Iža sākumu. Tas ir kopija no DKV. Tātad DKV NZ 350. modelis, jeb savienībā viņš tika ražots ar nosaukumu Iž 350. Katrs ir kaut kādu savu stāstu, bet īpaši ir šitais modelis, tas ir 634.1. Šo mocīti čalis slepeni no tēva, tas bija viņa tēva motocikls jaunības. Tad viņš bija nolikts šķūnītī uz ilgu laiku, un tad čalis viņu tagad paņēma tēvam uz 60 gadu jubileju, slepeni norestaurēja, un tagad izstādes laikā vakar uzdāvināja viņam atveda tēvu. Tēvs staigāja uz riņķi, jā, es forši skatās, viņš tagad, šitādi te man bija. Tāda rītīga leģenda, jā, var teikt. Tieši tā, tas ir tēva mocis, kas ir viņam nezinot norestaurēts un uzdāvināts kā 60 gadu jubilejas dāvana. Tas Java klubs, ko mēs nodibinājām, ir dibināts ar domu, lai pārsvarā jau jaunākiem cilvēkiem un cilvēkiem, kam interesē, bet kas nemāk restaurēt un nav bijuši saistīti ar restaurāciju. Viņi var palasīt informāciju, viņi atnāk pie mums, mēs viņiem pastāstam un mēs viņiem palīdzam to mocu norestaurēt, jo Java, atklāt sakot, ir salīdzinoši viegli restaurējams motocikls. Galvenais, kas ir pieejams informācija, ko darīt, kur darīt, kā darīt. Tas ir ļoti svarīgi, ja tu nezini, kā, kur un ko, tad tu neko nevar izdarīt, bet ja tev ir detaļas un ja tev pastāst, kā darīt, tad tu visu var izdarīt. Ja kādam ir Java un kāds grib, teiksim, konsultēties par restaurācijām, par eksploatācijām un tām lietām vairāk uzzināt, kur? Labākais ir fórums manajava.lv. Ieiet tur ir cilvēki apmainās ar informāciju, tur var uzdot jautājumus, jums palīdzēs, atbildēs, tur welcome, laipni aicināti, mēs palīdzēsim, cik varēsim, mums tas interesē, un ja mēs redzam, ka cilvēkam tas interesē, tad viņš mūsu kompānijā ir laipni aicināts. Varam šķilt un braukt uz trasi. Varam šķilt, servisa atslēgas. Speciāli neņēma līdzi, lai nenorājās roku pakurbulēt. Nevajag, lai stāv pagaidām. Nu labi, šodien pēdējā izstādes diena, nākošo svētdienu, kad mēs to rādīsim, šī jau būs vēsture. Ko tu saki kopumā par izstādi? Nevajadzēja man uzdot to jautājumu. Kāpēc? Katrā ziņā ir sajūta, kad ar katru gadu viņi paliek švakāk. Diemžēl. Žēl, ka mums nesanāca tur tas plāns ņemt to pašiem savās rokās. Nē, tur ir cītīgi jāstrādā pie tā, protams. Gan no visiem komentāriem ir šokāk. Es tev prasīšu, pie mums Latvijā ar moci aizraujās visi, ar veciem, ar jauniem, ar nikniem, ar mazāk nikniem. Nu, ļoti populārs. Mēs esam motobraucēju nācija. Piekrītu. Bet ar izstādēm mums vienmēr iznāk kaut kā tā. Nu, kāpēc? Nav noķerts, es nezinu, tās sāls izstādes. Politika, tātad izstādes organizētājiem ir jāmaina politika saknē, lai to cilvēku dabūtu uz šeieni. Ne tikai ar salona močiem, kas ir izvilkti no veikala, atvest uz izstādi, aizvest atpakaļ, bet politika pašā saknē ir jāmaina trasa. Nu, un turpinot izstāžu tēmu, Breakout. Tas ir jaunākais jaunums no Harley un ir tas CVO, tas amerikāniskais, visgraznākais, visdārgākais, vishromētākais, nu viss. Un ir tāda lieta, ka šis mocīts ir arī Latvijā, un mēs jums viņā varam parādīt, ne tikai tajās bildēs, ko amerikāņi sūta, bet tā ir kārtīga Latvijas bilde ar kārtīgi šeit esošu Breakout Harley Davidson CVO.
Katra veča sapnis, sākot no 2 gadiem, beidzot, es nezinu, ar 110 gadiem, tomēr ir viss šīs spīdīgās metāla lietiņas, nu vēl mocīts baigi forši. Šitais šobrīd ir pats jaunākais Harlejs, Breakout CVO un domāts Amerikas tirgumu. Un kas ir pats svarīgākais, nav pārāk daudz šo motociklu, tikai 1900. Un ziniet, kopš pagājušā gada vairs tādu jaunu nopirkt nevar. Tas nav paštaisīts motos. Nu, var teikt tā kā rokas darbs, pat cik viņi izgatavoti ir 1900 eksemplāri, un dažas detaļas te ir Rokdarbs. Rokdarbs, jā. Un, piemēram, mēs varam parādīt, kur? Mēs varam parādīt arī bāku. Piemēram, šis te pulējums, tas ir veidots ar roku, bija pulēts viss. Krāsa viņam arī diezgan specifiski, visas līnijas arī krāsots ar roku. Tā kā faktiski mēs varam uzskatīt, ka savā ziņā ir unikāls. Tā kā tāds, to, ko mēs saprotam vārdu kastjumi, ja? Nu, tad tas izskatās rūpnīcas izpildījumā, bet te pašā laikā individuāls. Kas ir tāds, kas nav parastam motociklam? Nu, pat cik mēs esam jau pieraduši pie tā, ka CVO modeļi, saucamies Screaming Eagle rūpnieciski, tie nāk no rūpnīcas jau ar pilnā aprīkojumu. Ja šī tāda sasit, tad asars birst. Nu, protams, ka birst, jā, bet mēs jau nebrauksim, es domāju, ikdienā šitādu motociklu, ja arī brauksim, tad mums jākop viņu ļoti rūpīgi, poguļi, pulētie diski, ja, tas nozīmē to. Tas arī nozīmē, ka tas arī ar rokām tā kā izpulēts vai mehāniski. To tev būs jādara katru dienu. Rūpnīcā, ja, 10 veči ar tām lupatiņām tos spieķis pulē. Labi, bet ja pavisam nopietni, es minēju, ka šos motociklus vairāk tā kā nav iespējams dabūt. Tiešām ir tāda situācija, ka... Visi ir izpirkti, pa lielam cilvēku pasaulē ļoti daudz, un pat cik viņi bija izražot tikai 1900. Tad izdalot uz visiem 7 miljardiem pasaules iedzīvotāju, vai cik tagad ir sadzimuši, tad tas skaitlis ir vienkārši nekāds. Jā. Skatos arī sēdeklis, jā, tad, ja mēs pievēršamies tālāk, te tādas cēlādes izmantotas. Es saprotu, ka kāds krokodils ir šķīries no savas labākās daļas. Sēdeklim arī ir savas īpatnības. Ja, protams, ka rūpnīca grib vienmēr izteikt savus CVO modeļus, lai viņus tā kā atšķirt no pārējiem un parādīt, ka tomēr rūpnīca māk arī kaut ko specifisku piedāvāt. Te mēs arī redzam, jā, kā krokodila āda ir izmantot arī šajā sēdekļa būvēšanā. Bieži vien ir tā, ka tehniskajā apskatē pa tiem numuriem, tur ir visādas diskusijas, pa dziļi iekšā, pa tālu ārā, nepareizā leņķī. Es skatos numuru izvietojums. Ir tā kā pārskatāms, ir tie 30 grādi ievērot. Ko saka pa tiem sānu numuriem? Rūpnīca paredzējusi numuru likt šādā izpildījumā no sāniem, kas saka, jā, pa cik motocikls jau ir pazemināts. Jā. Viņam viss tā amortizācija un pakaļais pāns, viss ir uztaisīts tā, lai tam numuram nebūtu vietas nekāds te, un lai mēs varētu tomēr baudīt šo te plato riepu no aizmugures un skatīties, cik tas ir smuki. Un numuram paredzējusi tomēr to vietu ir no sāniem, lai tas būtu smuki. Te arī apgaismojums ir pareizi, mēs varam redzēt arī no šejienes, ja? Tā kā paštaisīts tas nav. Jā, platais ritenis aizmugurē, priekšā ir izmantots diska izmērs 21, lai priekš būtu lielāka, aizmugurē platāk. Skatam arī tas dod kaut ko. Ja mēs runājam par šo te gaisa ieplūdes sistēmu, man vienmēr tas ir atgādinājis kā traktoriņiem vai kuģīšiem nākties kursteņi. Ko tas dod un vai tā ir tikai tāda skaistuma lieta? Kā parasti visi saka, es gribu uzlikt sporta filtru, tad tas saucamais atvieglots gaisa plūsmas. Atvieglots gaisa plūsmai filtrs. Tā, lai pareizi pateikt cilvēkiem, motocikls ņem gaisu tik daudz, cik viņam ir. Cik viņam dod? Jā. Un tad kompjūters arī saregulē visu šīs attiecības. Es vienmēr esmu brīnījies, ir uzlikts virsū šis te. Es saprotu, ka brauciena laikā nebūtu ieteicams ņemt nost, tas ir speciāli domāts, lai... Rūpnīca to paredzējusi likt filtram pa virsu, lai putekļi netīrumi un ūdens netiek iekšā tajā filtrā, lai tomēr mums tas brauciens neapstājās kaut kur pusceļā. Starp citu, te ir tā mazā atšķirība. Bieži vien tie būvētie motocikli ir vairāk domāti izstādē, nevis braukšanai. Ja? Bet šeit rūpnīca ražo ne tikai glīta izskata, bet te viss arī ģeometrija un viss izvietojums ir domāts tāds, ka mēs ar šādu motociklu mierīgi varam doties, pieņemsim, no Rīgas līdz Spānijai, līdz Barcelonai. Varam aizbraukt. Mēs varam mierīgi braukt.
Vienīgais, ka nakšņot vajag kaut kur. Es nezinu, vai cilvēki, kas brauc ar šādiem motocikliem, nakšņo teltīs, bet, ja viņi nakšņo teltīs, tad viņi ir īsti rockeri. Ja? Bet, šīs motocikls, cik ir tāda Latvijā šobrīd? Es saprotu, tas ir tā no Kalifornijas caurbraucot uz kurieni? No Kalifornijas caurbraucot tikai uz Latviju. Tikai uz Latviju. Latviešu tas motocikls pašlaik ir, un es domāju, ka vairāk uz doto brīdi netika atvest. Degvielas tirgotāji sacenšas savā starpā un ražo degvielas aizvien jaunām tehnoloģijām. Statoil šobrīd prezentē jauno Miles degvielu. Tur esot jauns piedevs, tērējot mazāk, esot draudzīgāks videi. Vai tas tiešām tā ir, mēs sekosim līdzi laika gaitā, bet fakts ir fakts. Norvēģi ir šeit Latvijā, jaunā degviela atklāta un stāsta, ka esot pat 3% ekonomiskāk. Vai tas ir draudzīgi motocikliem? To arī šodien skaidrosim. Jakobs Šrams uzsvēra, ka tā tiešām ir jauna degviela, pat 3% labāk sadegšana, tad tālāk var aizbraukt. Dīzeļdegvielai tie sastāv 2% un ir draudzīgāks un saudzīgāks arī pēc paša dzinēja. Uz jautājumu, vai tad der arī motociklam un būs labāk? Jakobs atbildēja, ka ja motociklā ir dzinējs, tad arī šis dzinējs, protams, strādās labāk. Protams, mēs tam sekosim līdzi un skatīsimies sezonas laikā, kā tas viss attīstās. Viens baigs zolīdais, viens kā vienmēr. Viens piemērot apģērbies vienkārši. Jā, bet godīgi, cik svarīgi tad ir ar mocim gāzt iekšā? Mēs jau te vienmēr esam strīdējušies šitā labāk, šitā sliktāk. Vienmēr kaut kāds piedevs, pēc tam tu skaties tur karburātorā vai špricē, kaut kas aiziet ciet. Ir kaut kas jauns, tu tā domā, degvielas tirgu var uztaisīt kaut ko tādu jaunu baigi foršu? To var uztaisīt, viņu var apgalvot, bet to jau tu vari pārbaudīt. Un moci to ir vieglāk izdarīt sportā. Tur tev momentā kaut kāds apļa laiks un tādas lietas tā parādīs, vai ir vai nav. Tev arī tur ātrāk parādīs, vai tas motors tur piedeg višķiņ vai nepiedeg, vai ir tīrāks vai nav, vai cik to bieži eļņāmē. Sportā tu daudz ātrāk vari pierādīt to degvielas kvalitāti. Un arī jūt, ka šādi tad nozvan šur tur, vai ne? Kā dod iekšā, tas zvan. Mašīnā jau ir izpausterēts viss, un tu nedzirdi to motoru. Mocim tur viss ir vaļā, to vienmēr pamanīt. Bet tavuprāt, tas ir tāds marketinga triks, kas šobrīd notiek, vai tiešām večeri ir kaut ko tur izurbuši? Tā kā es tikko ienācu pirmo reizi ieraudzīju to mājās uzrakstu, es domāju, es ieliešu uz nākamo treniņu. Un tad tu pateiksi, kā es tev pateikšu vienā pēc nedēļas. Valdi, cik bieži brauc? Es pēkšņi pagājušu sezonu kaut kā sabraucu tā, ka man tehniķis pateica, ka man jau pirms kaut kādām 3 štukām vajadzēja eļu mainīt. Es nekad tik daudz neesmu braucis. Un sieva var braukt? Sieva var braukt, jā. Ar 82. gadu Hondiņu, to, ko mēs toreiz filmējām. Vēdz, mocim nav vecums, mocis ir mūžīgs. Tieši tā. Jau redzēt, bet es teikšu godīgi, man nav nejausmas, kas tur iekšā notiek. Man svarīgākais, lai piešķiļot viņš iet. Un pat arī nē, labi, es nekad mūžā savu mocu neesmu mazgājis, piedod. Jo mocis ir domāts, lai ar viņu brauktu, ķertu vēju un būtu jautri kompānijā. Tad manā izpratnē. Tāpēc es teikšu godīgi par degvielām, es tev pilnīgi neko nevaru pateikt. Man svarīgi, lai viņi nekad nebeidzās. Ja iet uz priekšu un bākā ir, tad ir forši. Pēdējais, 27. aprīlī motosezons. Es zinu, tev motosezona nenoslēdzās. Ja? Ir ticība, ka būs. Būs, vecīt, būs. Nokusīs viņš ir. Nē, neatkarīgi no tā būs. Mums jau ir ieplānots jau brauciens, jau uz Rūjienu, jau viss notiks. Ledus nebūs uz ceļa, būs ledu, tā kā ieptējās viss. Un ja būs, brauksim kāju pie zemes. Un apskatu nevajag aizmirst iziet. Tur būs rinda pēdējā dienā. Un tagad atceries, ka izejot apskatu, 2 gadus tu var neiet. Tagad 2 gadus. Šogad tā ir. Visiem, ne tikai jauniem. Arī tad, ja 82. gadu. Arī tad, ja 82. gadu. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka motobraucējs savus vērķus uztur kārtībā neatkarīgi no tā, vai ir apskata vai nav apskata, viņam vienkārši tas ir vajadzīgs. Un tie, kas neuztur, vienkārši pēc darbiem ir izmiruši. Jā. Līdz sezonas atklāšanai palikuši 2 nedēļas. Tā kā tie, kas vēl nav kaut ko saskrūvējuši, kas vēl nav eļļas nomainījuši, riteņus nomainījuši, riepas pārbaudījuši, pēdējais brīdis to darīt. Jo 27. aprīlī, neatkarīgi no laika apstākļiem, visi uz motosezonas atklāšanu.